Sveiciens visiem, kas šobrīd skatās šo webināru. Webinārā iepazīsimies ar nodarbināto digitālo iesaisti darba aizsardzības procesos, kas spēj novērst incidentus un uzlabot darba vidi. Jā, bet būtiski saprast, ka tas viss nenotiek ar pieeju. Sveiki, mēs digitalizēsim jūsu esošos procesus un par to gribam saņemt atlīdzību. Nē, šeit mēs runājam par digitālo transformāciju, kas bieži var ilgt pat no 80 līdz 400 dienām, kas prasa lielu klientu iesaisti, datu struktūrēšanu, apmācības un iespējams pats svarīgākais domāšanas veida maiņu. Jo bieži digitālās transformācijas laikā ir skaidrs, ka esošo kārtību pārcelt uz digitālo pasauli viens pret viens neizdosies, tāpēc ir jāpieņem kaut kādi būtiski un svarīgi lēmumi. Un tas droši vien prasa nedaudz vairāk pacietības, kā kārtējo reizi Elvijas aizmirstis sistēmas paroli un lūdzu to atjaunot IT atbalsta komandai, vai ne? Jā, paldies, Revi, par šo nevajadzīgo uzbraucienu. Bet atgriezīsimies pie jautājuma. Vai normatīvu prasības patiešām var padarīt darbu drošāku? Un atbilde ir jā, bet, un tas ir liels bet. Tas ir iespējams tikai tad, ja tu to ievies pareizi un fokusējies uz katru nodarbināto. Vai vēl precīzāk, ja tu izmanto tehnoloģijas, lai samazinātu laiku, ko tu tērē normatīvo prasību izpildēji, un tev vairāk laiks atliek reāliem darba vides uzlabojumiem. Jā, šīs tehnoloģijas atkal. Protams, jo visi grib noteikti vēl vienu sistēmu, kur jāatcerās vēl viena parole. Bet šeit arī man ir jāatzīstās, ka tādas sistēmas kā Memo patiešām ir noderīgas. Tās faktiski ļauj atbildīgiem pievērsties darbiem, kas rada jau reālu vērtību. Jā, un ļauj nodarbinātiem darīt savu darbu droši un produktīvi. Bet īstā vērtība, kā jau tu pats iepriekš minēji, ir tad, kad mēs varam motivēt darbiniekus iesaistīties, ka viņi nejūtas spiesti to darīt, bet gan vēlas to darīt. Un tad notiek brīnums? Jā. Darba vide kļūst par vietu, kur cilvēki ne tikai grib strādāt, bet vēlas lepoties ar to, ka viņi tur strādā. Padomā pats. Cilvēks aiziet pie saviem draugiem, radiem kolēģiem un saka, skaties, cik drošs ir mans darba devējs. Tas varētu būt kārtīga reforma, vai ne? Jā, līdz brīdim, kad viņi satiek tevi un viss atkal kļūst par sāncensību, līdz mēs ātrāk izpildīsim normatīvu prasības. Bet es domāju, pietiek ironijas, atgriezīsimies pie būtiskā. Šodien mēs runāsim par kaut ko patiesi vērtīgu, kā tehnoloģijas var ne tikai palīdzēt, bet arī mainīt darba kultūru. Un tāpēc šajā gadījumā, šajā kontekstā, kas saka, ja studijā būtu bungas, tad droši vien palūgt, lai tās arī šobrīd atskaņot, Sunstar Group nāk klajā ar ko jaunu. No šī gada decembra mēs piedāvājam visiem saviem klientiem, kam ir esošs darba aizsardzības pakalpojumu līgums, riska ziņošanas, jeb novērojumu moduli pilnībā bez maksas. Jā, pilnīgi bez maksas. Tas nozīmē, ka ik viens uzņēmums Latvijā, neatkarīgi no tā lieluma, var sākt šo svarīgo ceļu uz drošāku un iesaistošāku darba vidi. Jā, un tas nozīmē noteikti tikai vienu. Beidzot, ik viens nodarbinātais no Jūrmalas līdz pat Rēzeknei un citām pilsētām varēs ne tikai ievērot normatīvu aktu prasības, bet faktiski piedalīties drošības uzlabošanā. Un vēl pats labākais, ko jau Raivis teica, tas uzņēmējiem nemaksās ne centa. Tas, protams, ir nosacījumi, ka tu spēsi izskaidrot saviem nodarbinātājiem, kas tāds vispār ir, kā tas darbojās, un ka tā nav kārtējā sistēma, kas kavē viņiem darīt īsto darbu. Bet es pieņemu, ka tādēļ mēs arī esam šeit, lai uz šiem jautājumiem arī rastu atbildes. Jā, tieši tā. Tāpēc noteikti palieciet kopā ar mums, tas būs noderīgi un interesanti. Mēs dzirdēsim pieredzes stāstus no mūsu klientiem, nozares līderiem, kuri jau izmanto šos digitālos risinājumus. Viņi pastāstīs savu pieredzi, kas tad ir labi viņiem šajos risinājumos, kādas ir varbūt grūtības, ar ko viņi saskarās šajos risinājumos, un kas ir galvenokārt tas iegums no šīs transformācijas procesa. Un iespējams pat izskaidrosim, kā tehnoloģijas var kļūt nevis par kārtējo darba instrumentu, bet par reālu darba kultūras veidotāju. Un jā, noteikti paliksiet līdz beigām. Mēs jums apsolam vēl pāris labas lietas no Sunstar grupas. Kas tas būs? Es nezinu, bet tas noteikti, Raivi, būs interesantāk nekā gaidīt atbildi no jūsu IT komandas. Paldies, Elvi. Domāju, ka pietiek runāt. Labāk sākam webināru. Pirms mēs to darām, atgādinu, ka webinārs tiks ierakstīts un vēlāk būs pieejams arī publiski. Tāpēc, jā. Jā, dosim vārdu mūsu šīs dienas pirmajai runātājai. Tā būs Yokohama personāla vadītāja Una Kasparoviča, kas runās par darba vides pieteikumu sistēmu. Kas tā tāda ir?
ko tā dara, kā tiek apstrādāti visi dati un galvenokārt, kādi ir secinājumi un ieguvumi no tās. Lūdzu, Una, vārds jums. Paldies! Labdien no Liepājas! Labdien no Yokohama TVS Latvija! Mēs esam metāla apstrādes uzņēmums, ražojam meža saimniecības, lauksaimniecības tehnikām diskus. Liepājā strādājam jau kopš 2007. gada un no 2 gada iepriekš esam pazīstami kā Yokohama TVS Latvija. Tātad mēs esam pilns metāla apstrādes procesu cikla uzņēmums. Mēs strādājam visu cauru diennakti, visu cauru nedēļu, un šobrīd mēs esam 150 cilvēku liels kolektīvs. Tātad pilna procesā metāla apstrādes ražošanas cikls, tas nozīmē, ka mēs pievienojam vērtību metāla loksnei vai metāla ritulim un izejot cauri dažādiem metāla apstrādes procesiem, metināšanai, presēšanai, griešanai un dažādiem citiem metāla apstrādes procesiem, saražojam diskus, kas tālāk iet uz lielajiem traktoriem un lieliem pasaules brenda tehnikām. Mums drošība ir ļoti svarīga vērtība. Tas ir mūsu pamatprincips. Un mūsu mērķi nav tikai vīzija, bet patiesībā skaitliski rādītāji, kam mēs sakojam līdzi. Un mūsu mērķi darba aizsardzībā kopš šī gada janvāra ir apaļa 0. Tātad 0 nelaimes gadījumu, 0 zaudētu dienu nelaimes gadījumu dēļ. Kā mums tas izdodas? Šogad viens gadījums ir bijis. Tas mums ir parādījis atkal iespēju kļūt vēl labākiem, taču tāda ir tā realitāte, un mēs virzamies uz mērķu sasniegšanu. Kā mēs to savienojam ar mūsu Sunstar sadarbības šo sistēmu? Lielā mērā šī MIMO pieteikšanas sistēma dod iespēju cilvēkiem ziņot jau saulaicīgi, pirms šāds gadījums ir noticis. Mēs par to ziņojam ik mēnesi, katru dienu ir pieejama informācija darbiniekiem, gan par iespēju ziņot, gan arī par mūsu izpildes rādītājiem. Šeit jūs redzat mūsu galveno ziņojumu tāfeli, kurā tad šeit redzamā atskaita katru dienu ir darbinieku priekšā, kurā visu laiku ir iespējams atcerēties, kā man ziņot, ja es redzu nedrošu situāciju. Vienlaicīgi arī sakojam līdz pieteikumu progresam, kā mēs ar tiem strādājam un cik daudz ir paveikts un kas vēl plānots. Vairāk par pašu sistēmu. Tādu startu pogu nospiedām 2023. gada 21. martā, un uz novembra beigām mums bija 130 pieteikumi. Ieviešana bija salīdzinoši dabiska, negrūta, protams, atgādinot visu laiku darbiniekiem, redzot kādu situāciju, izmantojiet QR kodu. QR kodi ir brīvi pieejami dažādās vietās, bet visvairāk, protams, pie konkrētām iekārtām, kur cilvēkam ikdienā ir brīva pieeja. Arī ir dažāda veida pieteikumi, un kopš šī gada sākuma esam ieviesuši tā saucamo arī mentālā riska iespēju pieteikt, kur cilvēks var vienkārši pieteikt tēmu sarunai, kura varbūt nav tieši ar tādu fizisku darba drošības risku, bet vairāk viņa emocionālo vai apmierinātības stāvokli ar dažādiem darba apstākļiem, ko cilvēki arī labprāt izmanto. Piemēram, šeit ir izvilkts, ka arī darba atalgojums ir tēma, kuru mēs aicinam izvirzīt, ja kādam ir jautājumi, un mēs vienmēr esam pieejami. Šeit nedaudz atspoguļoju to procesu, cik tas ir grūts vai negrūts. Tātad viss sākas ar QR kodu, ar pieteikumu. Šo te pieteikumu saņemam sistēmā, bet es arī saņemu e-pastā, un tas ir ļoti ērti, ļoti efektīvi, jo uzreiz man ir pieejama
tā informācija par to, ka kaut kas ir redzēts. Pēc tam notiek, protams, ļoti daudz izpētes darba, risinājumu meklēšana. Tas daudz notiek arī e-pastos, savstarpējās sarunās, sapulcēs, līdz tiek pieņemts lēmums, ieviests risinājums, un tad ir tā labā sajūta atzīmēt, ka riska novērojums ir atrisināts, uzdevums ir pabeigts. Papildus pievienotā vērtība, kas viennozīmīgi ir ļoti svarīga un atvieglo šo procesu, ka šī riska pieteikuma īpašnieks visu laiku var saņemt informāciju par to, kādi lēmumi notiek. Un tas dod to sajūtu, ka ir vērts runāt par to, ka mana balss ir uzklausīta, tā netiek kaut kur paslēpta, bet mēs par to domājam un ir gaidāms risinājums. Tas īsumā viss par pieteikumu sistēmu. Mums ienācis viens jautājums no klausītājiem. Jums ir bijuši 130 pieteikumi. Jā. Kas ir bijis līdz šim vērtīgākais secinājums, atklājums par darba vidi, ko iepriekš nebijāt zinājuši? Pirmais un tas labākais atklājums ir par to, ka darbinieki ir tiešām iesaistīti. Viņi nav piespiesti ziņot, mums nav nekāda mehānisma, mēs nevienu nedzenam ziņot, bet viņi tiešām paši brīvprātīgi novēro un ziņo. Un tas ir tas labākais atklājums, ka tas nav, ka darba drošība nenāk tikai no vadības, no manis, bet tas nāk no cilvēkiem pašiem. Tas nozīmē, ka mums ir izdevies pateikt, ka drošība patiesībā ir par cilvēku, ne par vadību vai uzņēmumu. Kā jūs domājat, vai šie pieteikumi varētu dubultoties nākošajos gados? Vai varētu dubultoties? Es vairāk par kvantitāti, es netik daudz par kvantitāti kā par kvalitāti. Labāk, lai šie pieteikumi ir kvalitatīvi un tādi, kas mums dod iespēju augt un attīstīties. Mēs neejam uz daudzumu. Jā, nu tad novēlēsim arī jums augt un attīstīties. Paldies par jūsu pieredzi. Jā, paldies vēlreiz Unai. Un nākamā tēma mums ir līderības jeb uzraudzības vizītes. Būtībā tas ir kaut kas līdzīgs iepriekšējai tēmai, tikai šajā gadījumā šis viss vērsts ir ne tik daudz uz darbinieku, nodarbināto, bet vadītāju iesaisti un ciešākas saiknes nodibināšanu ar saviem kolēģiem. Kā tiek izvirzīti mērķi, veiktas apgaitas un analizētas apgaitās secinātais, mums pastāstīs Cleaner uzņēmuma vecākais darba aizsardzības speciālists Kristaps Šterns. Labdien! Vispār par Cleaner kā tādu, tad, kas mēs esam, viens no vadošajiem atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā. Strādājam gan Rīgā, gan ārpus Rīgas reģiona. Te jūs redzēt tos ciparus, ko mēs gada laikā pārstrādājam, izvedam. Darbinieku skaits orientējuši 300, mainās, jo kāds neiztur šo slodzi, kas iek kādam nepatīk darba apstākļi, bet klienti ir daudz un visi ir jāapkalpo, līdz ar to arī mums ir dažādi objekti, kuros mēs strādājam, tāpēc ir vajadzīgs šīs te līderības vizītes. Un tad arī par tām līderības vizītēm, ko mums MEMO sistēma piedāvā, tad iepriekšējais runātājs runāja par to, ka tiek izmantoti, viņi ļoti daudz izmanto QR kodus, bet mūsu gadījumā mēs vēl varbūt tās neesam auguši tik tālu izauguši, ka mums katrā objektā būtu vai pie katras iekārtas savs QR kods. Mēs izmantojam, definējam vietu, kuru mēs apsekojam, veicam uzraudzību, un šeit arī ieskats par to, kad katrā līderības vizītē mēs varam veikt aprakstu, ko mēs esam novērojuši šajā objektā, kādus mēs ieteikumus varētu objekta vadībai, vadītājiem izteikt, tad sakārtot darba vidi, un atkārtotā vizītē, vai mēs paši veicam atkārtot vizīti, vai attiecīgi mums objektā atbildīgā persona nosūta bildes par to, kad ir šīs
nekārtības ir sakoptas, un tad mēs attiecīgi varam tajā pašā līderības vizītē ielikt komentāru ar smukām jau bildēm. Ja, tad šeit arī viens no tādiem arī negatīviem piemēriem, ko mēs ļoti bieži izsakām kaut kādos apstrādes uzņēmumos, ja, kur ir asināšanas iekārtas, ka darbinieki neievēro šos te prasības. Un ļoti daudz sanāk runāt par to, par drošību, par ievērošanu. Jā. Jā, tad katrā objektā mēs varētu arī, varbūt tās Raivs, ja mums te mudina par tiem QR kodiem, ka varētu ieviest šos te QR kodus katrā objektā, bet šo objektu ir daudz. Mums Cleaner grupā ir 9 objekti, kuri arī izvietoti dažādās adresēs. Un ja mēs vēl pieliekam vēl katram objektam pie katras iekārtas QR kodus, tad tur ļoti liela biblioteka sanāks ar QR kodiem. Bet tāpēc pozitīvais šām visām te pārskatiem ir par to, ka, ja tu aizbrauc uz objektu, sabildē bildes, ja, tad ieliekot programmā, tev nav jāmaina bildēm izmēri, nav jādomā, kā tas viss izskatīsies, ja, tad tas viss automātiski tiek ielasās un bildi ir normālā izmērā. Ļoti liels pluss ir tas, ka tu vari ielikt vairākas bildes, nevienu, bet vairākas, kaut 10, kaut 20 bildes. Jā, bet, un šai tai pašai līderības vizītei, ja mēs pieliekam šos te dažādos nosaukumus vai iemeslus, kāpēc šī bilde ir, jā, vai tas ir risks, kur reāli darbiniekam ir risks, vai tas ir mūsu novērojums par to, kas vispār notiek objektā, jā, tad mums arī, protams, ir vēl no Švenka ir aizņemta tāda iniciatīva kā drošinātājs, jā, un jā, tad mēs arī, mums ir visos objektos ir izvietot šī te dzeltenā paskastīte ar drošinātāju, kur darbinieki var rakstiski uzrakstīt šīs te lapiņas, savus novērojumus par to, kas notiek objektā, ko viņi gribētu varbūt tās uzlabot, kas viņus satrauc. Jā, tad plus reiz 2 mēnešos mēs izlozējam starp iesūtītajiem šīm te kartiņām dāvankarti 30 € vērtībā. Un darbiniekiem ir neliela motivācija veikt šo te novērojumu. Protams, mēs arī pie šīm paskastītājiem ir pluso, mēs tādu ieviesām, kad noskanējot QR kodu, jā, tad automātiski darbinieks iekļūst memo programmā, kur viņš var elektroniski šo visu aizpildīt. Un tad, jā, vēl mums papildus ir e-pasts vai WhatsApp telefona numurs, jau uz kuru tad darbinieks varētu šo te savu risku nosūtīt. Jā, un tad runāt par drošinātāju, ja, tad drošinātājs šeit ir viens no piemēriem, kad drošinātājā darbinieks man uz WhatsApp atsūtīja bildi par to, kad ir bojātas elektrības slēdzes. Aizgājām, apsakojām, dabūjām elektriķi, ātri salabojām šo te problēmu, slēdzes kārtībā, pielikām komentāru, ka slēdzes salabots, problēma novērsta. Šis te drošinātāja pieteikums ir beidzies. Protams, dažiem drošinātāja pieteikumiem mums ir vajadzīgs ilgāks laiks, lielāks investīcijas. Jā, tad līdz ar to jā, šis te termiņš varbūt tās negluži tiek ievērots, līdz ar to tad problēma tiek risināta ilgākā laika periodā, ne tik ātri, kā varbūt tā šī vienkāršā. Bet vienalga darbinieki ir ievērojuši to, ka kaut kas viņus satrauc, ir atsūtījuši problēmu. Darbinieks piedalīsies nākošajā izlozē, kas būs jau drīz. Tā, paldies Kristapam. Mums ir jānāc arī
jautājums no skatītāja. Vai mēs saprotam pareizi, ka šajās apgaitās arī tiek izmantoti pieteikumu veidi, nevis tiek izmantots tāds checklistes princips, kur šie jautājumi ir jau sadefinēti 15, 20, uz kuriem tev būtu jāatbild šīs apgaitas laikā? Saprotu, skatītājs jautā to atšķirību starp veidu, kas varbūt ir tāds visaptverošs, teiksim, problēmas raksturojums, jeb kategorija pretstatā, teiksim, jau iepriekš nodefinētajiem jautājumiem. Varbūt var pakomentēt, kāds izpaužas praksē. Jā, šeit ir, ja mēs ņemam checklisti pret šo te pieteikumu formu attiecībā, tad checklistu vienkārši varbūt tu arī nevar pierakstīt komentāru, tu tikai atzīmē ir vai nav. Jā, bet šeit tu pieraksti komentāru, tu pieliec bildi, pieliec kaut vai 10 bildes tai vienai problēmai no visām pusēm, un tu vari nosūtīt šo te pieteikumu atbildīgai personai, kas, piemēram, ir atbildīga par šo objektu. Šo te pašu visu redz arī vadības līmenī, visa vadība redz, kādas problēmas ir izvirzītas, un tad arī iespējams, ka tas viss var tikt iekļauts nākošā gada budžetā, ja tam ir vajadzīgas kaut kādas lielākas investīcijas. Bet, šis ir labāks risinājums nekā checklist. Labi, super, paldies. Paldies, laikam. Jā, paldies jums, Kristap, par jūsu pieredzi. Ļoti laba pieredze. Domāju, ka skatītājiem noteikti bija interesanti paklausīties. Paldies jums. Jā, tātad pirms vairākiem gadiem mēs visi runājam par globalizāciju un to, kā biznesi kļūst starptautiski. Šodien, protams, tā ir ierasta lieta. Kā tad darba aizsardzību pārvaldīt un koordinēt starp vairākām valstīm? Tāds ir šis galvenais jautājums. Protams, iepriekšējo runātāju pieredzi mēs arī varam pārnest un koordinēt dažādās valstīs, bet kā to reāli izdarīt, mums pastāstīs Adven Latvijā vecākā darba aizsardzības speciāliste Irēna Luckāne. Vārds jums. Jā, labdien! Es jums pastāstīšu par darba vidi un kā reiz par novērojumiem darba drošībā. Mazliet par Adven. Mēs esam jau ar vairāk kā 50 gadu pieredzi. Mums kopumā ir vairāk kā 600 darbinieki un atrodamies vairāk kā 350 lokācijās, tas ir dažādās vietās. Jo darbojamies, tie oranžie punktiņi kartē, darbojamies mēs Somijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Norvēģijā un Baltijas valstīs, kas ir Latvija un Igaunija. Te gan slaids ir angļu valodā, jo kā reiz, lai parādītu tās mūsu darbības sfēras, ka mēs izstrādājam rūpnieciskos, enerģētiskos risinājumus, tad mums kā viena no nozarēm ir siltumapgāde, un Baltijas valstis ir izdalītas atsevišķā jomā. Un no 2018. gada Adven ir ienācis arī Latvijā. Un Latvijā mēs esam 3 pilsētās – Cēsis, Valmiera un Sigulda, kuru mēs nodrošinām siltumapgādi. Un, tāpat kā ļoti daudz uzņēmumu, mēs tiecamies pēc nulles ar darbu saistību negadījumu, traumu gadījumu, lai mums būtu nulle, tāpēc svarīgi ir nepārtraukt pilnveidoties. Un tad mums ir tas stāsts, ka lielākā problēma, protams, mums bija tas, ka mēs esam dažādās valstīs. Katrā valstī un katrā struktūrā mums ir savi novērojumi, uzlabojumi, un lai saprastu, kā mums pilnveidoties, mums bija nepieciešams apkopot faktus, veikt apsekojumus, fiksēt novērojumus, priekšlikumus, un radās lielākais izaicinājums, kā mēs to visu varam salikt kopā, lai saprastu, kur mums ir tās lielākās problēmas. Un tad mums radās doma, ka mums ir jāveido vienota novērojuma sistēma. 2023. gadā mēs Latvijā sākām izmantot šo MIMO e-worku, un mēs objektos izvietojām QR kodus, lai būtu vienkāršāk noziņot par tiem novērojumiem, kas mums ir. Pie mums atbrauca ārzemju kolēģi, arī viņi varēja šajā sistēmā noziņot savus novērojumus. Un tad radās doma, kāpēc ne? Varbūt arī mēs varam izmantot.
Un ņemot vērā, ka mums ir ne tikai ražošana, bet arī, protams, projekti un biznesa attīstība, tad mēs sēdējām ilgi, domājām ilgi, kādi būs šie novērojumi veidi, pieteikumu veidi. Mēs nācām pie secinājuma, ka mums tomēr būs divas tādas novērojuma sistēmas, kategorijas, ne kategorijas, bet viena ir tā, kas ir patstāvīgā ražošana, un otra ir tie, kas ir projekti, jo mums visiem zināms, ka būvniecībā nedaudz atšķiras. Ja tur ir, piemēram, sastatnes un kāpnes, tad darba vidē sastatnes mums parasti nav. Un tad pēc ilgstošiem un pārunām mēs kategorizējām, un tagad mums ir šie ražošanā ir darba vides metodes, instrumenti, procedūras un pozitīvie novērojumi, un projektos, protams, ir paradumi individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanas, sastatnes, arī tie paši darba rīki un arī pozitīvie novērojumi. Un jāsaka, jau mēs 2 mēnešus grupā šos novērojumus varam kategorizēt un dalām, un mēs redzam jau, kur mums ir vājās vietas, kur mums ir jāstrādā, jo šī sistēma e-works ļoti, ļoti labi atļauj filtrēt, atdalīt. Ja? Pirmkārt jau novērojumu veidu, un otrkārt lokāciju, kur tas atrodas. Apmēram tā. Tā ka paldies jums. Jā, liels paldies par šo te pieredzes stāstu. Kādi būtu jūsu padomi, lai veiksmīgāk vienotos par tādiem kā kopīgiem darbības principiem? Jūs domājat starptautiskā līmenī? Jūs minējāt, ka ilgi sēdējāt pie sarunu galda. Jā, protams. Pirmkārt jau tāpēc, ka likumdošana dažādās valstīs ir dažāda, tad nākošais, mēs strādājam dažādās vidēs. Ir tie, kas šos novērojumus vada, piemēram, Excel formātā. Ir tie, kas, ir apsakojumi veidlapas kaut kādā Wordā, kur ir fotogrāfijas, kam nav fotogrāfijas. Tad, kad mēs to visu saliekam kopā, plus vēl mūsu pieredzi, tad veidojas šī diskusija. Tad ir prāta vētra un liekam galvas kopā un domājam, kā mēs varam vienoties. Priecājamies, citu variantu nav. Priecājamies noteikti, ka esat atraduši šo kopīgo vienošanos ar saviem arī ārvalstu kolēģiem un arī Latvijā varat ieviest šīs vienotus principus. Paldies jums par jūsu pieredzi. Jā, paldies vēlreiz. Viss iepriekš minētais, protams, ir lieliski, bet lielā problēma vai izaicinājums bieži uzņēmumiem ir tāds, ka kā motivēt un efektīvi iesaistīt darbiniekus. Bez viņu iesaistes nebūs ne datu, ne progresa. Šajā ziņā vadošā loma ir Švenka Latvija, kas ir viens no līderiem ne tikai Latvijā, bet arī visā Švenka grupā. Kā motivēt un pārvaldīt darbinieku kvalifikāciju, mums šodien pastāstīs vecākais darba aizsardzības speciālists Matīs Plaudis. Lūdzu. Sveicināti visi. Jā, mani sauc Matīs Plaudis. Es esmu Švenka Latvijas IA vecākais darba aizsardzības speciālists. Un šodien tātad pastāstīšu par darbinieku kvalifikāciju un arī par darbinieku iesaisti tieši darba aizsardzības procesos. Jā, īsumā par Švenka Latviju. Mēs esam būvmateriālu ražošanas uzņēmums, ražojam cementu, betonu un minerālu materiālus. Geogrāfiski esam novietoti vairāk Kurzemes pusē, arī Rīgas reģionā, un ir arī viens karjeras un betona ražotne Madonā. Mēs esam viens no tiem Sunstar Group klientiem, kas Mīmos sistēmu izmanto pilnā tvērumā, pilnā apmērā, un šeit jūs redzat šo projektu uz laika skalas. Šis ir bijis ļoti interesants projekts, ļoti interesants laiks. 3,5 gadu laikā mēs esam ieviesuši 10 moduļus, un pats interesantākais šajā visā, ka šis ceļojums būtu vēl nav galā. Un šis ceļojums vēl turpināsies attiecīgi 25. gadā, kad arī mums ir savi plāni, bet par tiem es pastāstīšu arī nedaudz vēlāk. Un mēs riska kartiņu, jeb pieteikumu sistēmas modulu sākām izmantot 2022. gadā, un šeit jūs redziet to, ka būtībā
gandrīz gada laikā ar nelielu laika nobīdi, bet mums ir izdevies iesaistas rādītāju palielināt par vairāk nekā 13%. Un arī šis gads vēl nav galā, tāpēc visticamāk arī šogad mums izdosies pārsniegt 70%. Un kas tad īsti ir bijuši tie veiksmes faktori? Man pirmkārt jāsaka, ka tie ir resursi, projektu vadība. Un ja kāds uzņēmums vēl tikai plāno ieviest šo te pieteikumu modeli vai riska kartiņu sistēmu, tad, kā jau es teicu, jāsāk ir ar resursiem, jāsāk ir ar projektu. Tas projekts ir jāuzliek uz papīra. Jo tas... Jāsaka, ka tur ir ļoti daudz struktūra vienības iesaistītas. Jums būs jāsaprot, kā jūs apziņosiet cilvēkus, kā jūs veidosiet šo te komunikāciju. Un, protams, arī tā kā tās riska kartiņas ir pieteikumi kļūst vairāk, būs jāsaprot, kā tad arī palielināt resursus. Bet runājot par pašu motivāciju iesniegt riska kartes, manā skatījumā vienīgajai motivācijai būtu jābūt vēlmei novērst darba vides riskus, uzlabot darba vietas, samazināt kaitējumu veselībai vai dzīvībai, bet dzīvē nevienmēr viss ir tik skaisti un rožaini. Tāpēc mūsu skatījumā ir nepieciešams tāds tā kā ārējs motivators, ja boosteris no malas, burkāns, respektīvi. Un ko es domāju ar vārdu burkāns? Tas ir dažādas kampaņas. Mēs veidojam, šeit jūs redzat 3 gadu periodā. 22. gadā mums bija kampaņa par energoefektivitāti, un 23. un 24. gadā tās ir bijušas loterijas ar dāvanu karšu izlozi. Un jāsaka, ka tas ir tāds kā spēles elements gana nopietnā procesā, un darbinieki līdz ar to arī labprāt iesaistās. Jā, vēl, ja ir padome, ko mēs vēl varētu dot, tad noteikti tas, ko nevajadzētu darīt, ir kritizēt saturu, jo tā var tikai panākt pretējo efektu, proti darbiniekiem visticamāk zudīs ticības sistēmai, un tas, protams, nav tas, virziens, kurā būtu jāiet, ja mēs runājam arī par projektu ieviešanas fāzē, teiksim. Un galu galā šie 3 elementi augstāk minētai nebūtu iespējami, ja pats digitālais rīks pēc savas būtības nebūtu pārliecinošs, nebūtu uzticams, jo principā, jā, tas rīks ir pilnībā apmierinājis visas mūsu prasības, vajadzības arī jau pašā sākotnējā fāzē un ar atgriezenisko saiti, ar pašu funkcionalitāti kā tādu, un noteikti tas arī ir jāizceļ. Bet runājot par pašu darbinieku kvalifikācijas procesu, jo moduli, es ceru, ka tas, kurš izdomāja šo te Luksuforu tipa principu, ir saņēmis vismaz medaļu, jo jā, tā funkcionalitāte, tas ir ļoti ērti, pārdomāti un funkcionāli. Un tas mums ļoti atviegloja pašu darbinieku kvalifikācijas jeb apmācību procesu ieviešanu kā tādu, jo mēs apzinājām vajadzības apmācību, mēs noteicām termiņus, un, teiksim, arī šobrīd tiklīdz jauns darbinieks tiek ievadīts MIMO sistēmā, mēs jau redzam, kādas darbinieku kvalifikācijas apmācības tam arī būs jāaiziet. Un noslēdzot, es ieskicēšu arī mūsu nākotnes plānus sadarbībā ar Sunstar Group. Mēs veidosim incidentu izmeklēšanas moduli, ceram apvienot kādu no cēloņu seku analīzes metodoloģiju un ieviest šādu funkciju šajā sistēmā. Vēl kopā ar Sunstar akadēmiju mēs veidosim personalizētas apmācību programmas, un ko es domāju ar vārdu personalizētas, mēs veidosim, mēs ieviesīsim, izmantosim respektīvi mūsu pašu fotogrāfijas no mūsu ražotnēm, no mūsu infrastruktūras, no mūsu aprīkojuma, un tā ceram, ka tas dos tādu tuvāku efektu darbiniekiem. Un, jā, bet, ir viens bet, lai mēs to varētu arī izdarīt, tad MIMO izstrādes komandai ir jāizdara mājasdarbs.
Un jāizdara tā, lai e-apmācību moduls sāk draudzēties ar kvalifikācijas apmācību moduli, bet šis process jau ir iesācies, profesionāļi jau strādā, un rezultāts es nešaubos, ka būs lielisks. Tā kā paldies, būs interesanti. Paldies, Matīsam. Mums šajā gadījumā būs jautājums no manis, nevis no skatītājiem, respektīvi. Un mūsu pirmā runātāja minēja, ka viņi vairāk fokusēs šo kvalitāti pieteikumos, jeb riska kartītēs. Vai tomēr tās filozofijas nedaudz atšķiras, ka kvalitāte pret kvantitāti, jo tavā stāstījumā es sadzirdēju, ka tomēr ir labāk teikt visu, kas ir uz sirds, nav slikta pieteikuma, mēs nekritizējam, lai tādā veidā motivētu arī šo cilvēku pēc dienas vai nedēļas vēlreiz iesniegt šo pieteikumu. Kā tur būtu šo, pakomentēt, es pieļauju, ka šāda dilēma, tādai filozofiskai pieeja, kā mēs pie šī jautājuma pieejam, varētu atšķirties, citos uzņēmumos Latvijā, daudz pieteikumu vai drīzāk kvalitāti, kā tur varētu nokomentēt. Jā, mēs jau no paša sākuma izvēlējāmies koncepciju to, ka mēs nekritizējam saturu, jo, kā es teicu, tas visticamāk dos pretēju efektu tam, ko mēs vispār vēlamies sagaidīt. Un es teiktu tā, ja darbinieks ir izvēlējies par to ziņot, tas noteikti ir jāņem vērā, bet ir jānovada atbilstoša komunikācija. Varbūt, jā, ka tur būs lietas, ko visticamāk būs grūti paveikt, vai tas pat nebūtu iespējams, bet tad atbildam cilvēkam, un šeit arī palīdz Sansara grupa Mimo tā funkcionalitāte to, ka mēs neļaujam noslēgt riska karti bez komentāra. Ir pieteikumu. Bez komentāru. Un tad komentārs tiek iesniegts, tiek sniegta atgriezniskā saite, un jā, tas ir tas, kā mēs redzam šo procesu, kā mēs strādājam. Jā, varbūt vēl viens jautājums arī no manis. Cik aptuveni šo te riska karšu pieteikumu ienāk jums darba dienas laikā? Tieši aptuveni skaita ziņā. Dienas laikā tie būs kādi 20 vismaz. 20. Tas ir ļoti daudz, jā. Gadā tie ir 2500. 2500 pieteikums. Tas ir ļoti daudz, jā. Tas tikai parāda to, cik darbinieki ir motivēti iesaistīties šajos procesos. Un arī ir iesaistīti, jā. Jā, paldies jums, Matīs, par jūsu pieredzi. Cerams, ka pieredze nāks par labu arī citiem, un viņi arī varēs ieviest šīs riska kartes, gluži kā jūs. Paldies jums. Paldies. Protams, aprīkojums un iekārtas lielajos uzņēmumos ir svarīga ikdienas un biznesa sastāvdaļa. Šīm iekārtām regulāri nepieciešama apkope, jo tās, protams, rada bīstamību un arī noteiktu risku. Tāpēc, protams, ir jānodrošina arī atbilstoša kvalifikācija, kā jau mēs dzirdējām Švenka gadījumā, ka arī kvalifikācija tiek sekots līdz. Lai nedaudz iedot jums arī atslodzi no šīs dienas webināra, esam sagatavojuši jums īpašu video, kur atspoguļosim, kā mums veicās digitalizējot plazmas griešanas iekārtu Netman Shipyard uzņēmumā. Tad jūsu uzmanībai video. Mēs esam apbraukuši šodien pie mūsu klienta Netman Ship Service, lai parādītu, kā digitalizēt vienu konkrētu iekārtu MMO iWork Safety sistēmā. Šī ir tā plazmas iekārta, ko arī mēs šodien centīsimies kopīgi digitalizēt. Pirmais tas, ko mēs izdarīsim, mēs vienkārši uzņemsim šīs iekārtas bildi, lai pievienotu vēlāk viņu iekšā sistēmā, lai ik viens, kurš vēlāk noskanēs QR kodu pie šīs iekārtas, varētu saprast, ka tā ir tā īstā iekārta, ar ko arī viņš šobrīd lietos. Respektīvi, šajā brīdī mēs atnākuši uz biroju, lai reģistrētu lejā redzamo iekārtu jau MMO sistēmā. Pirmajā solītis, ko mēs izdarīsim, mēs dosimies uz aprīkojumu sadaļu, spiedīsim plus podziņu, lai reģistrētu jaunu iekārtu. Šī forma izskatās šādi, kur mēs norādam iekārtas aprīkojumu nosaukumu, pieliekam aprakstu, norādam pārbaužu biežumu, kad ir nākošās pārbaudas datums, kas ir atbildīgais par apkopi un kāds ir lietošanas status. Ja nepieciešams, var pievienot arī lejā uzņemto bildi pie konkrētās iekārtas un norādīt, kura organizācija ir atbildīga par šo iekārtu. Lūk, un šajā brīdī mums sistēmā jau reģistrēta ir šī iekārta. Mēs viņu šeit redzam, un es varu izgūt šīs iekārtas unikālo QR kodu, ko mēs pluņās arī izdrukāsim un pievienosim klāt iekārtai jau pašā darba vidē.
Nākamajā solī atbildīgais darba aizsardzības speciālists sadefinē 5 būtiskas lietas saistībā ar šo iekārtu. Kas ar viņu strādā, kādiem aizsardzības līdzekļiem jābūt lietojot šo iekārtu, kādām apliecībām un certifikātiem jābūt, pievieno varbūt nepieciešamas drošības instrukcijas vai lietošanas instrukcijas, kā arī nodefinē kontroles sarakstu, kas jāizpilda uzsākot darbu ar šo iekārtu. Šeit ir mūsu izdrukātais QR kods, ko arī mēs tuņās pievienosim klāt iekārtai. Visparastākais scenārijs, esmu šīs iekārtas atbildīgais, kas šo iekārtu ikdienā strādā. Es vēlos viņus uzsākt darbu, es pienāku klāt pie šīs iekārtas un noskanēju QR kodu. Man telefonā uzreiz bez autorizācijas nepieciešamības atverās šāda forma. Es redzu šīs iekārtas bildi. Es redzu arī šīs iekārtas instrukciju, ar kuru es varu iepazīties, ja man kaut kas nav skaidrs vai man kaut kas ir piemirsies. Otrais scenārijs varētu būt tāds, ka ir kaut kāds novērojums, ir kaut kāda problēma, ko es vēlos fiksēt un nodot ziņu atbildīgajiem. Es atkal varu noskanēt šo QR kodu. Un šeit pat tajā formā, ko mēs skatījāmies iepriekš, ir arī iespēja iesniegt pieteikumu. Uzspiežot šeit, man atverās forma, kur es ierakstu savu vārdu. Vietu man vairs nav nepieciešams izvēlēties, jo sistēma saprot, ka šī ir konkrētā iekārta. Es izvēlos pieteikumu veidu, kad tas ir novērojums, aprakstu, kas šeit ir noticis. Un norādu, piemēram, Oskaru Bēziņu, kā atbildīgo par šīs problēmas atrisināšanu. Es varu uzņemt bildi, ka, piemēram, šī problēma ir šī te poga. Šī bilde šeit arī parādās, use foto. Var arī norādīt e-pastu atgriezniskajai saitē. Tas nozīmē, ka es norādītu savu e-pastu, līdz ko šī problēma ir atrisināta, es saņemu arī paziņojumu savā e-pastā. Es spiežu saglabāt un, principā, atbildīgais jau šajā brīdī saņem e-pastu, ka, hei, šeit ir konstatēts novērojums pie šīs konkrētās iekārtas. Un, attiecīgi, viņš var pieņemt lēmumu, ko tālāk darīt. Nākamais potenciālais pielietojums scenārijs ir tāds, ka atbildīgais speciālists veic drošības apgaitu, viņš ir reģistrējis iepriekš zināmos IAL sistēmā, viņš redz, ka konkrētais darbinieks neizmanto visus IAL-us. Lai šo problēmu piefiksētu kā pārkāpumu, viņš arī var vadīties pēc šīs saraksta sistēmā un tādā veidā aizpildīt šo QR formas pieteikumu, lai šo problēmu arī piefiksētu. Tuvojoties apkopes termiņam, atbildīgais, kas ir par šo iekārtu, var izpildīt šos pienākumu, veikt visas nepieciešamās darbības, varbūt uzņemt arī kādu bildi un vēlāk to reģistrēt sistēmā, ko parādīsim jau sistēmas skatā. Vēl viena iespēja pastāv nodefinēt konkrētus uzdevumus, kas nodarbinātajiem jāveic, pirms viņš uzsāk darbu ar iekārtu. Šajā gadījumā arī tiktu izmantots QR kods, viņš tiks noskanēts. Šajā gadījumā atkal mēs izmantosim to pašu formu, tikai šajā gadījumā mēs izmantosim pēdējo iespēju sākt darbu ar aprīkojumu. Šeit spiedīsim ienākt. Pēc autorizācijas datu ievades man ir pieejama forma jeb jautājumi, uz kuriem man jāatbild, lai es pārliecinātos vēl pirms pašas darba uzsākšanas, kad visu esmu izdarījis perfekti un neesmu kaut ko aizmirsis. Šajā gadījumā man ir jautājums tikai par to, vai man ir pieejami visi individuāli aizsardzības līdzekļi, kur es atbildu jā, man viņi ir pieejami un es spiežu iesniegt. Šī informācija arī tiks saglabāta un pieejama atbildīgajiem lietotājiem. Es ceru, ka iepriekšējais video principā apkopoju iepriekš runāto video rullīšu formātā, bet ir pienācis laiks nedaudz pamainīt tēmu un pievērsties kam pavisam nopietnam – veselībai. Par to, kā Getlviņa Eko organizē nodarbināto obligātās veselības pārbaudes elektroniskā veidā,
Un ko tas ir mainījis mums, pastāstīs vecākā darba izpildes speciāliste Sandra Zinga. Lūdzu. Jā, labdien! Mani sauc Sandra, un šodien es jums pastāstīšu par pilnībā digitāla OVP procesa norisi SIA Getliņa Eko, bet sākotnēji es jūs nedaudz iepazīstināšu ar uzņēmumu, ko mēs daram un kādos virzienos strādājam. Tātad SIA Getliņa Eko ir Rīgas pilsētas un Robežu novada izveidots uzņēmums, kurš apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs. Tas ir viens no modernākajiem Eiropā, un šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs, drošs un sabiedrībai atvērts atkritumu pārstrādes centrs. Tātad viena no galvenajām pamatnodarbošanām ir atkritumu apglabāšana, tāpat bioatkritumu pārstrāde un gāzes iegūšana. No iegūtās gāzes atkritumu pārstrādes procesā to transformējam enerģijā un siltumā. Līdz ar to Getliņos ir vēl viens virziens – siltumnīcas, un es domāju, ka viena Latvijas iedzīvotājs noteikti ir nogaršojis Getliņu tomātus un gurķus. Un tāpat tās vēl viens virziens, tā ir sabiedrības izglītošana, gan par atkritumu apsaimniekošanu, gan atkritumu šķirošanu un arī dažādiem citiem vides jautājumiem. Šogad mūsu vides izglītības centrs svinēja savu 2 gadu jubileju, un arī jebkurš no Latvijas iedzīvotājiem ir laipni aicināts mūsu mājaslapā pieteikties uz bezmaksas ekskursiju, kurā var apmeklēt gan mūsu vides izglītības centru, gan poligonu. Tātad, uzņēmumā pavisam strādā 146 darbinieki, un amatu skaits mums ir 66. Kāpēc tika pieņemts lēmums par darba aizsardzības procesu digitalizāciju? Viennozīmīgi šis process ir būtisks ieguldījums uzņēmumam darba drošības procesu efektivitātes pastiprināšanai. Tāpat es varu noteikti apgalvot, ka tas atvieglo gan datu apstrādi, gan samazina kļūdas un arī datu uzglabāšanu. Ir ļoti būtiski. Informācijas pieejamība jebkurā laikā un telpā, jebkurš darbinieks var sev ērtā veidā tikt instruēts. Tāpat tās arī ir uzlabojusies komunikācija gan ar darba aizsardzības speciālistu, gan vadītājiem savstarpēji. Un visbeidzot mums ļoti būtiski bija tieši OVP kartes, ka mēs varēsim automātiski ģenerēt. Tātad, kā tad mēs nonācām līdz šim? Tad, kad mēs bijām ieviesuši jau šo sistēmu MEMO un iepazīstinājuši darbiniekus, tad mēs bijām gatavi spērt šo nākamo soli, un mēs noslēdzām līgumu ar Sunstar Group uzņēmumu Optiva par OVP pārbaudēm. Protams, tajā tika stingri atrunāti visi šobrīd tik aktuālie un svarīgie datu aizsardzības principi gan par datu apstrādi, gan par datu uzglabāšanu. Tātad šajā ir iespējami 2 varianti. Vai nu jūs, kā darba aizsardzības speciālists, sistēmā veidojat pats šīs obligātās veselības kartes, vai arī Optivas pārstāvji to izdarīs jūsu vietā. Tas ir, kā jūs vienosieties. Tālāk arodārsti var iegūt detalizētu informāciju. Jā, Excel tabulā uzreiz ir pie katra darbinieka visi šie OV punktu sadalījums un arī vēsturiskā informācija par iepriekš veiktajām obligātajām veselības pārbaudēm. Tas ir ļoti ērti. Protams, ir jāuzsver, ka ļoti, ļoti svarīgi un ērti ir tas, ka šobrīd kartes var veidot digitālā veidā un viņas nav jādrukā 2 eksemplāros. Tas atvieglo arī daudz ko. Pēc ārstu vizītes ļoti operatīvi visi dati tiek ievadīti sistēmā. Tālāk jau ir mans uzdevums nokomentēt to 3. daļu par OVP kartēs darba devēja veiktie pasākumi. Un, kad visa informācija jau ir savadīta sistēmā, tad mēs veiksmīgi tos apstiprinām elektroniski no abām pusēm.
tik vienkārši. Paldies, Sandra. Principā šoreiz atkal jautājums ir varbūt no manis, vai drīzāk varbūt tāda kā replika. Es atceros, es biju pie jums šajā digitalizācijas noslēguma posmā, kur mēs visiem jūsu vadītājiem apmācījām sistēmas lietošanā. Un man pašam iekrita acīs ļoti spilgta epizode, ka jūs bijat piesaistījuši uzņēmumu augstāko vadību. Pašā sākumā, ka tā kā nedaudz stingrā dūri, ka hei, tagad būs tā. Man liekas, tas tāds varbūt negluži jautājums, varbūt tāds komentārs varbūt no manas puses, ka cik tas ir tomēr svarīgi, ka ir bijusi kaut kāda esošā kārtība, tagad nāk jauna kārtība, un teiksim, šī uzņēmuma augstākā vadība tiek iesaistīta vismaz tādā komunikācijas līmenī, ka atnāk uz to apmācību sākumu, tagad būs tāpēc, jo mēs pieņēmām šādu strateģisko lēmumu, tāpēc es domāju, no šīs pieredzes var mācīties arī citajām. Jā, pilnīgi noteikti tas ir ļoti svarīgi, jo tevi atbalsta vadība. Jā, šeit ļoti interesanti jautājums īstenībā par cik centimetriem ir samazinājies Getliņu kalns kopš ieviesāt digitālās obligātās veselības pārbaudes. Ir kaut kādas izmaiņas novērojams vēl pagaidām? Ne? Samazinājies. Tur kamerās jāskatās. Kamerās, jā. To es nevarēšu šobrīd atbildēt. Jā, paldies jums, Sandra, par šo pieredzi, ar ko dalījāties. Jā, bet mēs turpināsim tālāk, un viens no lielākajiem izaicinājumiem nozares digitalizācijā, protams, ir bijis elektroniskā paraksta zemā pieejamība sabiedrībai. Uzņēmumi vēloties digitalizēt dokumentu apriti, saskārās ar izvēli starp vienkāršoto sistēmas parakstu un darbinieku motivēšanu iegūt kādu no drošā e-paraksta veidiem. Drīz Memo sistēmā piedāvās papildus jaunus risinājumus, kas ne tikai pātrinās digitalizācijas procesu, bet arī palielinās dokumentu juridisko spēku. Kas tas ir par risinājumu, mums pastāstīs Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārdošanas un klientu nodaļas vadītājs Roberts Laudurgs. Vārds tev, Robert. Paldies! Prieks jūs visus redzēt. Mani sauc Roberts Laudurgs, kā jau man iepazīstināja, pārstāvs Latvijas Valsts radio televīzijas centru, gan e-pakalpojumu daļu, gan pārdošanas daļu, kā jau minēju. Un tad jums šodien pastāstīšu sīkāk par e-zīmogu, tā izmantošanu un to, kā to var izmantot procesa automatizācijā un efektivitātē. Vai tiešām visur ir vajadzīgs paraksts, vai arī iespējams ir parakstu aizstāt ar kādu citu risinājumu, e-zīmogu? Tad turmākajos slaidos pastāstīšu par to, kā un kāpēc, un vai tas ir iespējams, un jau pašās beigās pastāstīšu par to, kā var šo e-zīmogu arī iegūt, vai varat jūs iegūt vai optimizēt procesu savā uzņēmumā. Kas vispār ir e-zīmogs? Es pieņemu, ka visi noteikti jau zina, kas ir e-paraksts, un es ļoti ceru, ka lielākā daļa arī viņu lieto. Savukārt, tikpat ļoti ceru, ka kāds arī ir dzirdējis par to, kas ir e-zīmogs. Bet, ja nav, tad noteikti pastāstīšu jums tuvākajos slaidos par to, kas tāds ir, ar ko tas atšķirās no e-paraksta un kā to izmantot savos uzņēmuma procesos. Principā, e-zīmogs ir dokumentam pievienots uzņēmuma vai iestādes paraksts, kas apliecina elektroniskā dokumenta piederību konkrētajam uzņēmumam, kā arī tieši tāpat kā e-paraksts garantē dokumentu satura nemainīgumu un precīzu apzīmogošanas, jeb parakstīšanas laiku. Atšķirībā varbūt no e-paraksta, e-zīmogs ir piesaistīts tieši konkrētajai organizācijai, nevis kādam uzņēmuma darbiniekam. Un, ja kāds darbinieks aiziet projām no uzņēmuma, tad šis e-zīmogs joprojām paliek uzņēmumā. Tāpat arī, ja mēs skatāmies apzīmogošanas un parakstīšanās procesu, tad vienam dokumentam gan ir iespējams pievienot e-parakstu, gan arī e-zīmogu. Tādā veidā apliecinot gan to, ka šis, piemēram, dokuments ir parakstīts no valdes locekļu puses, gan arī to, ka šis dokuments tiešām nāk no konkrētā uzņēmuma. Bet nevajag aizmirst tādu lietu, kad ar e-zīmogu mēs tomēr nevaram aizstāt pilnībā dokumentu parakstīšanu, kur būtu nepieciešams kvalificēts paraksts. Piemēram, kādus līgumus, svarīgus bankas līgumus, kādus lielus sadarbības līgumus, tos mēs ar e-zīmogu parakstīt nevarēsim. Tur tomēr ir vajadzīgs uzņēmuma valdes locekļa pārstāvjā elektroniskais paraksts. Ja mēs salīdzinām e-zīmogu un e-parakstu, tad, kā jau minēju, e-zīmogs mums sastāv no uzņēmuma rekvizītiem, jeb uzņēmuma nosaukuma reģistrācijas numura. Savukārt e-paraksts jau sastāv no mūsu pašu vārdu, uzvārdu un personas koda. Un jāsaka gan, kad ir pēdējā laikā diezgan bieži nācies dzirdēt no uzņēmuma pārstāvjiem, ja darbiniekiem, to, ka šie darbinieki nevienmēr vēlas parakstīt kaut kādus izējošos dokumentus ar savu e-parakstu, jo tomēr tie satur šī darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu. Un tieši šis personas kods ir tas iemesls, kādēļ nevienmēr šie darbinieki vēlas tos dokumentus parakstīt, jo negrib tomēr visiem atklāt savus dzimšanas datus un savu vecumu. Pats e-zīmogs savukārt ir pieejams uzņēmumā jebkuram darbiniekam,
kuram ir šādas tiesības piešķirtas, jeb kuram uzņēmuma pārstāvis, jeb valdes loceklis, direktors ir deleģējis šo zīmogu izmantot. Tāpat arī runāja par e-zīmogu, tas var būt kvalificēts, vai nu e-zīmogs vietkartē, vai e-zīmogs mākonī, vai arī uzlabots certifikātu veidā. Savukārt pats e-paraksts jau, kā mēs zinām, gribētu zināt, ka mēs visi zinām, ir pieejams EID kartēs un e-paraksts mobila aplikācijā. Apkopojot par e-zīmogu, ko tad īsti e-zīmogs līdz galam sniedz? Viens ir datu integritāte, kas nozīmē to, ka pēc tam, kad dokuments ir ticis apzīmogots, šī dokumenta saturs vairāk nav maināms, un kāds tas ir bijis uz apzīmogošanas brīdi, tāds arī tas paaugst visu laiku. E-zīmogam ir neapšaubāms juridiskais spēks, ja, piemēram, kāds izējošā korespondents vai izziņa tiek apzīmogota ar e-zīmogu, ja ir nepieciešams, tā arī tālāk var tikt izmantota tiesvedībā, un tieši šo faktoru nosaka ēdas regulas pānti. E-zīmogs var sniedz iespēju optimizēt procesu un samazināt izmaksas, jo atšķirībā no e-paraksta apzīmogošanas procesu ir iespējams automatizēt, tādējādā veidā ietaupot darbinieku resursu, un darbiniekam katru reizi nav šis dokuments manuāli jāparaksta, jāapskata, bet automatizējot jau, kad uzspiežam, piemēram, izsūtīt izziņu, uzliekās zīmogs virsū un izziņa nonāk pie saņēmēja. Kā arī pie e-zīmoga izmantošana izslēdz gan reputācijas, finanšu krāpšanas riskus, jo, ja jūs izsūtat rēķinu kādam savam partnerim, uzliekat virsū tur e-zīmogu, tad jūsu partneris var būt 100% drošs, ka šis rēķins nāca no jums, nevis no kādas krāpnieciskas kompānijas un droši šo apmaksāt. Jo es pieņemu, ka šeit atceramies stāstu par Facebook, ja nemaldos, kur Lietuvas pilsonis sūtīja rēķinus viltotus un tās summas sasniedz diezgan lielas. Kā arī apzīmogot dokumenti garantē šo dokumentu autentiskumu gan šodien, gan arī nākotnē pēc vairākiem gadiem šie dokumentu saturs nav maināms un kāds viņš ir bijis uz apzīmogošanas brīdi, tāds arī viņš būs nākotnē. Tagad nedaudz interesantāk daļa. Ko tieši apliecina e-zīmogi, jeb stāsti no prakses un dzīves? Protams, mums ir dažādi sistēma dati, maksājumi, izziņas, certifikāti un vēl daudz dažādas lietas, ko jūs redzat šeit punktos, bet, kā jau teicu, stāsti no dzīves, tādi skaistie piemēri, noteikti, ko es gribētu minēt, ir Latvijas mobilais telefons, kurš no savas puses apzīmogo līgumus ar klientiem, tādā veidā arī ietaupot darbinieku laiku, un darbiniekiem nav katru reizi šie līgumi jāparaksta no savas puses. Noteikti vēl var minēt Latvijas bankas kredītreģistra izziņu, kur tiek apzīmogot ar e-zīmogu, tādā veidā garantējot to, ka pēc tam, kad es pieprasot šo izziņu, vairāk nevaru viņu nekādā veidā korģēt, jeb izmantot kaut kādiem pretiesiskiem nolūkiem. Ir bioanalīžu centrs, kas apzīmogo izējošās analīzes ar tieši tādu pašu mērķi, lai šīs analīzes vairāk pēc izsūtīšanas netiktu mainītas. Visiem plaši zināmie banku maksājumi, konta izziņas. Tātad, par e-zīmogu, kā jau minēju, iepriekšējos slaidos ir e-zīmogam vairāk veidi. Jau līdz šim mums bija pieejams e-zīmogs, kas bija kā uzlabots e-zīmoga certifikāts, ko varēja klients ievietot savā sistēmā, vai e-zīmogs plus, kas bija kā kvalificēts e-zīmoga certifikāts, ko mēs izsniedzām USB flash veidā, un ar to bija iespējams parakstīt, jeb apzīmogot dokumentus e-parakstītājs programmā. Tad, nu jau es teiktu, vairāk kā pusgadu ir pieejams trešais e-zīmoga veids, jeb e-zīmogs mākonī. E-zīmogs mākonī sniedz iespēju dokumentus apzīmogot vēl trešajā veidā, un kā tas ir? Viens variants ir, kad uzņēmuma dokumentu vadības sistēmai tiek pieintegrēts klāt moduls ar e-zīmogas mākonī pogu, kur jūsu darbinieks autentificējoties, saņem tiesības apzīmogot dokumentu, izdara autentifikāciju, ja viņš ir pilntiesīgs apzīmogot dokumentu, viņš jau pēc tam var apzīmogot šo dokumentu. Vai arī tieši šāda pati funkcionalitāte ir pieejama e-parakstītājs 3.0 programmatūrā. Attiecīgi, ja jums kā uzņēmumam ir noslēgts līgums ar mums, jūs esat pilnvarojis kādu jūsu darbinieku apzīmogot dokumentus, tad darbinieks pēc autentificēšanās e-parakstītājs programmā drīkst un var apzīmogot jebkādus izējušos uzņēmumu dokumentus vai visu, kas ir nepieciešams. Kā saņemt pakalpojumu? Droši nākat mūsu e-paraksts LE portālā, izveidojot juridiskās personas profilu, ja tāds vēl nav izveidots. Sadaļā uzņēmumiem redzēsiet pieteikumu e-zīmogam, sapildat datus,
tālāk spiežat iesniegt, un tad jau gaidiet mani zvanu. Piezvanīšu, pārliecināšos par to, ka tiešām esat pieteicies tam, kas jums ir bijis nepieciešams. Ja nē, tad nokonsultēšu par labāko risinājumu, un tad jau kļūstat par mūsu klientu un sākat izmantot mūsu risinājumus. Paldies! Jā, super, paldies, Robert. Jautājums. Jautājums? Cik apmēram cilvēkiem Latvijā ir e-zīmogs vai juridiskām personām? Ir jau kaut kāds skaitlis vai nav vēl? Skaitlis, es precīzi skaitu nepateikšu, bet, ja mani atmiņa neveļ pēdējo reizi, kad skatījos, tie bija kaut kas ap 50 uzņēmumiem. Bet tas skaits, principā, viņš varīja visu laiku, bet viņš iet ar pozitīvu tendenci uz augšu. Nu, es domāju, uz gada beigām tie jau būs 60 uzņēmumi. Jo to pielietojumu atrod katrs uzņēmums pēc savām vajadzībām, pēc savām vēlmēm. Es, protams, varētu stāstīt par daudziem dažādiem pielietojumiem, bet, kā jau teicu, katrs tas uzņēmums atrod unikālu veidu, kā ar šo zīmogu risināt kaut kādu veidu savas iekšējās, ārējās dokumentācijas, dokumentu aprits. Mēs tās varam saukt par problēmām, bet es domāju, tās nav problēmas. Tās izaicinājumi, ko atrisināt ar šo e-zīmogu. Bet noteikti, piemēram, skatās izlietojuma veidā, tad tas skaits kāpj ar katru gadu. Es neteiktu, ka reiz 2, bet, ļoti strauji kāpja tāpat arī zīmogošana, tāpat arī parakstīšanās. Paldies, jā. Paldies vēlreiz, Robert. Paldies. Laikam esam pievirzījušies webināru noslēgumam. Jā. Kā jau sapratām, lai šīs funkcionalitātes radītu, tika veiktas diezgan lielas investīcijas. Un paldies sakam klientiem, kas bija pirmie, kas tās spēja aprobēt praksē. Kā jau minējām pašā ievadā, šobrīd mēs risku novērtējuma funkcionalitāti padaram pieejamu bez maksas. Un tas ir vairāk nekā 80,000 lietotājiem. Mēs ceram, ka šis solis palīdzēs mainīt veselības un drošības kultūru Latvijas uzņēmumos un reizē arī veicināt misija 0 vīziju. Kvalifikācijas, vakcinācijas, līderības vizīšu un ķīmijas, jeb drošības datu labas funkcijas būs varbūt pieejamas gan par papildus maksu pēc izvēles, bet tas jau tikai, kā bonus un vieta attīstībai. Tāpēc jāsaka paldies, Elvija, arī tev par webināra paldies arī Raivim. Sakam paldies arī visiem dalībniekiem, kas šodien piedalījās un prezentēja savus pozitīvos pieredzes stāstus. Paldies visiem klausītājiem un novēlēsim jums jauku vakaru un teiksim paldies un uz tikšanos citos webināros. Tā.